Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja dari to kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan Atverot Bībeli sākuma skolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 1. ceturkšņa Mans mīlošais Dievs 6. nedēļas lasījums. Piektdiena. Kurnēšana un Dieva žēlsirdība. Žēlsirdība, jeb žēlastība, nozīmē laipnību un piedošanu, kas tiek parādīta kādam, kurš to nav pelnījis un nav gaidījis. Lasīsim, cik žēlsirdīgs ir Dievs. Pat pēc Kaina paveiktā, Dievs viņa labā izdarīja kaut ko brīnišķīgu. Dievs klusi klausījās, kamēr Kains sūdzējās, ka Dievs nav godīgs. Kains kurnēja, ka nevēlas vairs strādāt uz lauka, klīst pa zemi vai būt paslēpts no Dieva vaiga, bet vēl vairāk viņš nevēlējās, lai kāds viņu nogalinātu. Viņš ļoti baidījās, ka kāds to varētu izdarīt, jo viņš tikko bija nogalinājis savu brāli. Viņš pat nenojauta, ka Dievs to ir sūtījis klīst pa zemi, lai palīdzētu viņu aizsargāt. Iedomājies, ka tu tā sūdzies Dievam. Dievs vēlas, lai mēs būtu godīgi, kad runājam ar viņu, bet mums ir arī jābūt cieņpilniem. Kā Jēzus mācīja saviem sekotājiem sākt lūgšanu? Par to lasīsim Mateja 6. nodaļas 9. pantā. Tāpēc jums būs tā lūgt: Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds. Pat uzklausījis visu šo kurnēšanu, Dievs atbildēja ar lielu laipnību. Viņš uzlika Kainam aizsardzības zīmi, lai viņam nedrīkstētu uzbrukt. Ja kāds mēģinātu nogalināt Kainu, tās tiktu sodīts. Cik mīlošs ir mūsu Dievs! Mēs šo īpašo mīlestības veidu saucam par žēlastību, jo Dievs bija laipns un piedodošs, kad Kains nenožēloja, nebija godīgs vai viņā nebija cieņas. Kains noteikti nebija pelnījis Dieva žēlastību, bet Dievs to viņam tomēr piešķīra. Padomā un pastāsti. Padomā par reizi, kad tev kāds ir izrādījis žēlastību. Vai tu jūties pateicīgs? Skanēs atmiņas panta dziesma un aicinu to dziedāt līdzi. Jēzus viņam atbildēja: Kas mani mīl, tas manus vārdus turēs, un mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu. Kas mani mīl, tas manus vārdus turēs, un mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu. Jāņa 14:23. Jēzus viņam atbildēja: Kas mani mīl, tas manus vārdus turēs, un mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu. Kas mani mīl, tas manus vārdus turēs, un mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim
iesim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu. Jāņa 14:23. Laiks lūgšanām. Pateicies Dievam par žēlastību, ko Viņš tev ir parādījis. Tu vari sākt savu lūgšanu ar Mateja 6. nodaļas 9. panta vārdiem vai dziedāt slavas dziesmas.